Visiem čau! Man prieks tevi redzēt manā online meistarklasē. Šodien mēs mācīsimies uzklāt tādu make-upu, kas noteikti noderēs līgavām, bet arī noteikti šos paņēmienus var izmantot ikdienā. Visu var koriģēt, mainīt, bet noteikti es varu likt galvu kīlā par tiem produktiem, kurus mēs izmantojam. Tu noteikti uzzināsi jaunas uzklāšanas tehnikas, kā ir jāstrādā ar produktiem. Un es ceru, ka tu iegūsi daudz jaunu zināšanu. Tāpēc sāksim, netērēsim laiku velti. Sāksim ar dekoltē. Visām meituškām kāzās es tomēr iesaku apstrādāt dekoltē, jo tas piedod kaut kādu maģiju visam tēlam kopumā. Nu, neskaitot skaistu make-upu un kāzakleitu un plīvaru. Skaists dekoltē ļoti skaisti papildina visu. Un katru reizi, kad es pasaku skaists, jums ir jāiedzer šots. Ko es iesaku priekš dekoltē? Visvairāk dievinu mīlu, jau 10. reizi pērku Diamond Skin by Annette Spike, Spīke. Un es nezinu, man patīk, kā viņš smaržo, un man patīk tieši šis produkts, nevis otrs, kas ir tādā pudelītē, jo šis ir kā krēms, bet pudelītē ir kā eļļa vairāk, un viņam arī smarža atšķirās, patiesībā daudz to nezina, bet jā. Tāpēc es esmu mēģinājusi abus, bet pieturos tieši pie šī. Ja tomēr jūs negribat investēt tikai, ja nelietojat ikdienā tādas spīdumus, tad varat nopirkt tādu all over glow tint Catrice, kas ir fantastiski, tas ir budžeta produkts, un viņš arī staro nereāli skaisti. Bet šodien izmantošu tieši Annetes, jo es vienmēr izmantoju līgavām. Tieši Annetes Diamond Skin. Vispirms uzklāšu uz dekoltē toniku. Izmantosim Pixi Glow Tonic. Tas vairāk der tādai kombinētai taukainai ādai. Tur ir iekšā arī skābītes, un es dievinu skābītes. Bet tomēr, ja jums ir jūtīga āda, var izmantot šis Pixi Rose Tonics. Ļoti maigs, man patīk, bet patiesībā jūs varat izmantot jebkuru toniku, kas jums ir mājās. Apstrādājam kārtīgi savu dekoltē. Ja man liekas, ka poršā krēmu likt uz attīrītas ādas, bet tas ir katra izvēle. Man patīk viņas šo Diamond Skin uzklāt ar otiņu, jeb kādu lielu otiņu. Šķiet, ka tas ir tāds sanāk vienmērīgāk. Un pie tam pie dekoltē zonē, es domāju, var kaut kādu tādu pufīgu atrast. Bet, protams, var uzklāt vienkārši ar savām rociņām. Es vispirms mazliet samitrinu ar fiksatoru. Viņš smaržo fantastiski, stēro ļoti skaisti, piedod mazliet tādu siltāku toni tai ādai. Un es iestrādāju diezgan ātri, joprojām, kamēr āde ir mikla. Jūs jau redzat, kā izskatās dekoltē. Manā skatījumā tiešām bez dekoltē apstrādes neeksistē līgavas make-ups. Un ja, piemēram, jums ir atkailināta mugura vai atkailinātas kājas, es arī silti ieteiktu visas tās zonas apstrādāt. Laba, ideāla make-up pamatā, protams, ir ādas sagatavošana. Vispirms es ņēmu micelāru ūdeni un attīrīšu Amandas ādu. Teikti būtu vēlams, lai jūs kādu nedēļu pirms kāzām tomēr aiziet pie kosmetologa, sataisītu kaut kādus procedūru ādas attīrīšanai, lai jūsu āda tieši uz kāzām jau starotu un izskatītos ideāli. Noteikti to nedariet iepriekšējā dienā. Tas var beigties ļoti slikti, īpaši, ja taisīta sēs tīrīšana vai kāda skābe. Sekas var būt neparedzamas. Arī attīru plakstiņus. Visu sēņu. Tad ņemu to pašu Pixi toniku, ar ko es apstrādāju dekoltē. Un
apstrādāju ādu. Īpaši pievēršam uzmanību deguna zonai, tāpēc, ka parasti tā ir tā vieta, kur var redzēt kaut kādu ādas lobīšanos, un tas nepārāk labi izskatās pēc tam. Neviens tonālais to neizglābs situāciju. Tāpēc svarīgi apstrādāt ādu kārtīgi. Pēc tam, kad mēs esam attīrījuši ādu, jūs varat uzklāt savu mīļāko serumu. Tā kā Amandai ir kombinēta āda, es nepārslogošu viņas ādu un serumu nelikšu. Varbūt taukainai kombinētai ādai varētu izvērtēt, vai likt serumu vai nē, bet, piemēram, sausas ādas īpašniecēm noteikti ir jāliek kāds vēl papildus mitrinošs serums. Amandai šodien mēs izmantosim šo NYX Plump Bright Bag. Piemēram, kombinētai un taukainai ādai man patīk vairāk izmantot sejas ādas bāzes, kuras ir tādas gēlveida, bet sausām un kombinētām arī, uz kombinēto var gan izmantot, bet sausas ādas īpašniecēm, arī kombinētās ādas īpašniecēm var izmantot šo Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. Un šo nedrīkst izmantot tikai meitenēm, kurām ir C vitamīna alerģija, kas ir diezgan bieži izplatīta. Uzklājam uz rociņas un iestrādājam. Tomēr bāzes uzklājam un iestrādājam tieši ar rociņām, lai tieši sajustu, cik labi mēs esam viņu uzklājuši. Ādai vajadzētu būt viegli miklai, tādai slapjai. Nevajadzētu būt sausiem tādiem plankumiem, ka jūs pieskaraties kaut kur savai sejai un jūtat, ka tomēr kaut kur ir kaut kas sauss, tad noteikti liekam vēl. Arī ir jāatcerās parūpēties par lūpām. Es izmantošu šo klāvu Nourishing Care Lip Sleeping Pack, tādu kā lūpu masku, jo lūpu balzāmiem vispār es nejūtu, ka viņi dod kaut kādu baigo efektu ilgtermiņā, bet šī maska tiešām ir fantastiska. Īpaši kāzu dienā jūs līgavas parasti ļoti maz dzer šķidruma, un tās lūpas vēl stresi ietekmē izskatās diezgan baisi. Tāpēc mums ir jāmitrina tos lūpiņas. Arī kāzu dienā būtu vēlams izmantot lūpu krāsu, kas ir tāda super noturīga, tad tās noturīgās lūpu krāsas vienmēr ir super pigmentētas un viņas sausina lūpas. Un tātad, ja jums būs sausas lūpas, un jūs nekā viņas nemitrināsiet, un pēc tam uzklāsiet to matējošo ilgnoturīgo lūpu krāsu, tad, diemžēl, lūpas var izskatīties tādas ļoti sausas, un nebaigi gribētos viņas bučot. Tāpēc pievēršam tam uzmanību. Kāzu dienā ir svarīgi, lai tas tonis nekur nepazūtu. Un es jums ieteiktu pieturēties pie kaut kādiem matētākiem tonālajiem, jo viņi ir tādi noturīgāki, pigmentētāki, un viņi arī dienas laikā nesāks spīdēt. Protams, līgavas ādai jābūt starojošai, bet, kad viņai ir kā pankūka, tas arī nav baigi skaisti. Jūs, protams, varat izmantot savu mīļāko tonālo, kas jums der jūsu ādai. Šodien mēs izmantosim Dior tonālo. Viņš ir tāds matējošs, bet jaunākā formula, viņi ir atjaunojuši formulu, un viņam ir mazliet tāds starojums. Man liekas, viņš ir perfekts priekš kāzu dienas. Vēl ļoti man patīk kombinētai vai taukainai ādai Yves Saint Laurent. Kā viņu izrunā? Yves Saint Laurent? Jā, neviens nezina, kā viņu izrunā, bet izsāk sekot. To tonālo. Arī Charlotte Tilbury ir labi tonālie, bet patiesībā tiešām uz jūsu ieskatiem. Kombinētai ādai iesaku Dior un taukainai ādai Dior. Neizmirstam arī pirms kaut kādu līdzekļu lietošanas sakratīt. Tātad tonālo es uzklāju ar otiņu. Šo otiņu var nopirkt AliExpress. Es uzklāju ar otiņu un tad uzreiz iztušēju ar sponžu.
Noteikti iesaku arī iegādāties sponžus Sheinā vai AliExpress, jo tur viņi ir lētāki, kvalitatīvi un tur jāuzgaida tikai 2 nedēļas, lai viņi atnāk. No Sheinā, piemēram. Krāsu tonālā izvēle ir uz jūsu gaumes, toņa izvēle tieši. Jo ir kā meitenes, kurām patīk gaišāka seja, ir meitenes, kurām patīk, ja, piemēram, viņai ir gaiša seja un iededzis ķermenis, tad viņām patīk, lai seja pieskaņojas. Šajā gadījumā es mēģinu mazliet to tonīti sataisīt siltāku. Un noteikti neaizmirstat par ausīm, iekrāsot ausis, jo viņas parasti ir sarkanas, un īpaši, ja ir tāda copa kā Amandai šodien, tad tās ausis būs katrā bildē, un jūs nevēlaties, lai jums visa seja ir vienā tonī, un tad ir tās sarkanās skaistās ausis. Mans uzdevums ar tonālo ir izlīdzināt sejas ādas toni. Es noteikti neju klāts ādai ap acīm, es izvairos no šīs zonas, jo mazāk produktu mēs tur liksim, jo labāk tas izskatīsies ilgtermiņā. Tāpēc tur es likšu tikai konsīleri. Mazliet arī noejam uz kaklu. Noteikti iztušējam visu kārtīgi. Jūs negribat tādu nesmuku līniju, kad jūs pagriezīsiet galvu. Apskatiet sevi noteikti no visām maksimāli pusēm. Protams, jūs varat arī uzklāt tonālo vienkārši ar sponžu. Man patīk ar otiņu un sponžu, jo tā, man liekas, tas klājums ir tāds plānāks. Neaizmirstat arī aiz austiņām mazliet iekrāsot. Pirms kāzām iesaku jums noteikti izmēģināt pašām, uzkrāsoties un paskatīties, kas patīk, kas nepatīk, vai noturība ir, kādu jūs gribat. Noteikti to ir jāpatestē visu. Kad jums ir gatavs tonis, tad ir laiks kontūringam. Tas ir tās skuli, jā, tas viss skaistais. Tam mēs izmantojam kontūringu. Burvīgi kontūringi ir PZ brandam. Viņu izplatītāji ir arī Latvijā. Droši varat paskatīties tos. Es šodien izmantošu Charlotte Tilbury Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer numur 2. Jūs, protams, ņemsiet, jūs neskatāties, ka es visu ņemu uz paletes, tas ir tikai tā higiēne, ja. Savus produktus jūs liksiet pa taisno no burciņas uz sevis. Es klāšu šobrīd uz rokas, jo vienkārši krēmveida produktus ir jāsasilda. Un viņus ar pirkstiņu tā sildu, lai viņš paliek šķidrāks, staipīgāks un vieglāk tušējams. Tā kā vasarā mēs, lielākoties visas būsim mazliet iedegušākas, tad tādi siltie toņi, siltie bronzeri ir ok. Ja jūs tomēr esat ļoti, ļoti augsta, ļoti vēsa, gaiša āda, tad iesaku ņemt gaišāko no PZ kontūringiem, jo viņš ir tāds vairāk pelēcīgāks, jo visi tādi ar oranžo tonīti uz jums izskatīsies ļoti oranži. Kontūrēšana. Es vienmēr cenšos, dažkārt es skaidroju tā, ka iedomājieties rombu, un viss, kas ir romba ārpusē, jūs pataisat tumšāku, viss, kas ir centrā, jūs taisat gaišāku. Attiecīgi, varat vienkārši iedomāties, ka visu centru sējas mums ir jāpataisa gaišāku, jāizvelk uz priekšu. Ar visu, kas ir pa sēniem, vienkārši jāpataisa tumšāku. Es tapinu. Agrāk mēs taisījām diezgan zemu to kontūringu, tās skulas, bet šobrīd modē ir mazliet augstāk. Es varu skatīties pēc austiņas, pagriez lūdzu galvu mazliet uz to pusi. Jā, skatāmies austiņu un līdz degunam, līdz šai daļai. No šitās, no austiņa tā, es nezinu, izliekuma, līdz deguntiņam. Un zemāk par šo zonu mēs cenšamies neiet. Un tušējam ar to pašu sponžu. Un šī ir tā pati ota, ja nepieminēju. Mēs visu bāzi sataisīsim, visu seju sataisīsim ar vienu otu. Es jau sataisīju pati kļūdu. Šeit sataisīju pleķi,
kuru es varu iztušēt, bet ja viņu es nebūtu sataisījusi, būtu daudz labāk. Viņu es sataisīju, tāpēc, ka es neiztušēju uz rokas produktu, ja? Tāpēc vienmēr labāk ir jāiztušē uz rokas krēmveida produktu un tikai tad jāuzklāj uz sejas. Īpaši kāzu dienā, kad tam tušējumam ir jābūt tiešām skaistam. Cenšaties šajā momentā baigi neko nestiept, ja? Īpaši ar rotu, pieskarties ar sponžu maksimāli viegli, lai jūs nesataisītu pleķus, nepaķertu to tonālo, kas jums apakšā ir. Es arī mazlietiņu iekonturēšu zodu, iztušēšu ar sponžiku. Te ir it kā jāapstājas pie tās līnijas, pie zoda līnijas, un jāvelk uz leju. Un tā būs tāds viss nepamanāmākais kontūrings, un tad arī iztušēt uz leju. Ja jums ir ļoti skaists zodiņš, jūs varat arī to nedarīt. Tad es ņemu vienkārši jebkuru aļika otiņu, kura ir tāda pufīga, ja? Vai arī jebkādu jūsu otiņu, kas jums ir. Tā forma. Un es taisīšu atsrāmīti. Tā es to saucu. Taisim ciet. No atskaktiņa un līdz uzats sākumam es tušēju. Uzlieku tādu kā tumšumiņu un ar sponžu tušēju. Tas vienkārši piedod tādu izteiksmīgumu acīm, un vēlāk tādā brūnīgajā tonī ir vieglāk tušēt visas ēnas nekā baltajā, piemēram, ādā. Bet man patīk viņu taisīt. Es patiesībā gandrīz visiem make-upiem taisu šito. Tikai varbūt ne tām actiņām, kuras ir dziļi novietotas kā man, bet pat sev es taisu. Un iztušējam uz dēniņiem. Tajā no kaktiņa tušējam uz āru uz dēniņu pusi un no kaktiņa uz uzats pusi. Ja? Tagad mēs taisīsim deguna kontūru. Ar deguna kontūru meitenes vajag uzmanīgi, ja jūs neesat pārliecināti vai neesat vispār nekad krāsojušās, varbūt labāk iztikt bez. Bet, ja jūs gribat pamēģināt, varam pamēģināt. Iekrāsojam vispirms apakšiņu. Tādu kā ēnu sataisim, dabisku ēnu savam deguntiņam. Iekrāsojam no vienas pusītes. No tā uzats sākuma, kur mēs tušējām no kaktiņa, tur mēs arī sākam deguna kontūru un uz leju. Tāpat no otras pusītes. Un arī visu tušējam. Šobrīd neuztraucamies par to, kas tur mums sanāk, vispār vienkārši ienojam degunu. Tagad mēs atstājam deguntiņu pagaidām mierā, mēs vēl pie viņa atgriezīsimies. Tagad sataisīsim vienu tādu feinu lietu, kā lūpu kontūrings. Un es ņemu tādu mākslinieku otu, ko es iegādājos veikalā Alba. Paldies, Alba. Neviens man no Albas nesponsorē. Šeit skatieties, kāda bija lūpiņa pirms un kāda būs pēc. It kā, ar šito arī jābūt uzmanīgiem, bet tas piedod tādu dabisko palielināšanas, lūpas palielinājuma efektu. Un tad, protams, pēc otiņas es iztušēju. Mēs it kā iezīmējam ēnu, kas ir arī cilvēki, kuriem dabiski tur ir ēna, ja? Bet kuriem nav, tad var arī tā papildus iezīmēt. Un arī apakšā. Nākamais solis ir krēmveida vaigus ārtums. Es izmantošu no Elf tādā tonī. Šitas ir tonis Tahiti. Elf vaigus ārtumi ir diezgan labi un budžeta, un Elf patiesībā daudz kas interesants ir no produktiem. Viņu arī es tāpat kā kontūringu uzklāju vispirms uz savas rokas, bet jūs noteikti varat paņemt pataisno šajā burciņā, un tad uz rokas, un tad uz sevi. Izmantoju to pašu otiņu, ko iepriekš, un to pašu sponžu. Vaigus ārtumu patiesībā es mīlu uzklāt gandrīz visur.
jo, kad mēs sarkstam, mēs paliekam sarkani visur. Bet mana mīļākā zona, kur es koncentrējos, ir šeit, virs mūsu kontūras, un mazliet uz pieres šeit. Uzklāju un tušēju. Arī baigi nespiežot ar sponžiku, lai nekas nekustētos. Un šeit. Un jūs gan jau sēžat tur un domājat, nu, Kristīna, viss ir burvīgi, bet kāpēc neko neiztiec ādu ap acīm? Kāpēc viņa vēl joprojām izskatās šādi? Tāpēc, ka tas ir mans mīļākais, tā ir mana mīļākā daļa un pati pēdējā. Tagad es ņemšu konsīleri. Man ir daudz favorītu šobrīd jau palika. Daudz. Budžeta variantus vispirms parādīšu. Desime konsīleri. Ļoti pigmentēti, kas ir svarīgi kāzu dienā, noturīgi, bet var ļoti pārsausināt zemes zonu, tikt grumbiņās, ja par daudz uzliek. Un nepārāk izskatīties, tāpēc šo izmantoju diezgan reti šobrīd, bet daudziem vizāžistiem viņš patīk, bet viņu tiešām ir jāprot uzklāt. Kas man pēdējā laikā ļoti patīk, tas ir Catrice True Skin High Cover Concealer ar Hyaluronic Acid. Un man tiešām viņš, piemēram, es viņu lietoju ikdienā sev. Mani arī pārsteidz, ka man tā patīk Catrice jau otrs produkts. Mans top favorīts ir, protams, Nars, Custard un Vanilla man toņi ir. Ļoti patīk, jo viņš tāds kā mitrs un viņš nepārsaucina ādu zem acīm un ir ļoti sedzošs. Jā, man viņš ļoti patīk. Es domāju, ka no sākuma es uzklāšu Catrice, lai jums parādītu. Un pēc tam nobeigumā arī parādīšu Nars. Man patīk uzklāt konsīleri ar kaut kādu plakanu otiņu. Tādu pufīgu, bet plakanu. Vai arī man tagad ir jaunā otiņa arī no Aļika cilvēki, bet tur ir tiešām kvalitatīvs ots. Šīs ir All Beaut. Viņa var tāda kā forma kā pirkstiņam, man liekas. Man ļoti atgādina to pirkstiņa formu. Neiesaku likt pa taisno no tūbiņas konsīleri. Tāpēc arī bieži vien viņš sakrājas, izskatās briesmīgi. Šī produkta vajag ļoti maz. Mazu paletīti man. Un izvēlēšos, domāju, toni Cold Cashmere. Patiesībā šie jau ir man jau vienu reizi pirkti, vienu izlietoju un jau nopirku atkārtoti. Paņemu uz otiņas un klāju. Arī klāju mazliet pa deguntiņu, jo vienkārši tā ir daļa no deguna kontūringa. Jo šaurāka ir daļa, kur ir tumša, jo labāk, jo šaurāks deguntiņš. Man prasītos tomēr mazliet gaišāks, bet es jau uzklāšu atkārtoti pēc tam, kad mēs būsim pabeiguši actiņas. Un tad gan es izgaismošu šīs daļas. Uzklāju arī uz kustīgā plakstiņa un iztušēju, lai vienkārši noņemtu to zilo nokrāsu. Noteikti apstrādāju kārtīgi acis kaktiņā, jo tur parasti mums ir viszilākais tonis. Esam noņēmuši to zilumiņu, nogrumiņu, un tagad varam visu mazliet piefiksēt ar fiksatoru. Ir divi fiksatori, kuru fane esmu un kuru spērku, kuru darbību un es redzu reāli, kuram ir kaut kāds efekts. Tas ir MAC Fix Magic Radiance. Un tieši šis neviens cits MAC man nepatīk. Šim ir izteikti stārojoša. Šāda paliek stārojoša, skaista. Piemēram, ja jūs izmantojat matētu tonālo to un vienkārši jums liekas beigās, ka kaut kāda ir pārāk matēta, tad var uzlikt šo. Bet kombinētai vai taukainai ādai es vairāk izvēlos Benefit šo spreju. Ķersimies klāt pie uzacīm. Meitenes, esmu mēģinājusi daudzus uzacu gēlus, un man, ja godīgi, neviens nav tik noturīgs kā nākamais produkts, par kuru es stāstīšu, kuru es nometu. Šīs, es zinu, nenosodiet mani. Tas ir matu gēls, bet viņš ir fantastisks. Uzacu meistari zina par šo gēlu, bet nevienam nestāsta, tāpēc, ka viņš reāli sataisa tādu kā laminēšanas efektu. Un jums nevajadzēs laminēšanu vairāk nekad. Varbūt ikdienai es neieteiktu lietot uz ādas, uz sejas
matu gēlu. Tas nav baigi labi, bet kāzu dienā to var. Gan var strīdēties, kas ir veselīgāk laminēt uzacis vai ar šo gēlu darboties. Vispirms es sāķemēju uzacis uz leju, lai vienkārši iestrādātu visu gēlu uzacu garumā. Un tad uz augšu. Un tad ar pirkstiņu piefiksēju tur, kur es gribu, lai iet. Protams, būtu forši, ja jūs pirms kāzām aizietu pie savu uzacu meistara. Tagad es sataisīšu vienu actiņu Amandai, un tad mēs pie jums atgriezīsimies, lai es parādītu, kā es sataisīju acu make-upu. Mēs esam pabeiguši actiņu. Pagriez mazliet, jā. Ļoti maigs, gaisīgs, starojošs acu make-ups, kuru arī jūs varēsiet atkārtot. Tagad skatāmies taisni. Sāksim ar acu rāmīti, kuru mēs taisījām ar krēmveida kontūringu. Tagad mēs vienkārši viņu nodublēsim sausajām ēnām. Es izmantoju Make-up Atelier Paris tādu paletīti, šo toni. Ja jums nav obligāti izmantot tieši tās acu ēnas, ko izmantoju es, derēs jebkāds neitrālas brūnas ēnas. Vēlams, lai viņas nav oranžas, bet tādas kā mazliet pelēcīgas. Un es vienkārši nodublēju visu, kur es gāju ar krēmveida kontūru. Un izmantoju tādu pašu pufīgu otiņu, kādu mēs izmantojam iepriekš, bet vēlams tīru, jo mēs tagad izmantojam tādus pūderveida tekstūras, sausās tekstūras, un ja mēs ar netīru otu līdīsim, tur būs pleki. Tad es slieku otu kaktiņā un tušēju uz uzacis sākumu un uz dēniņiem no kaktiņa, ja? Atveram. Tagad mēs izmantosim starojošās ēnas, kas ir vislabākais. Ir dažādas krēmveida ēnas, bet izmantosim šodien tādas vairāk uz budžeta pusi. Mans top favorīts, kuras es arī izmantoju līgavām, jo tā kā viņas nestaro nekas. Tas ir Multilux nopērkamās Lux Visage Metal Hype. 01 tonītis, ļoti skaists. Man ir arī Charlotte, ļoti līdzīgā tonī, bet viņa tā nestaro nopietni. Tad es uzklāju uz rociņas. Jūs varat pat taisno uz plakstiņa. Varam paņemt kaut kādu pufīgu otiņu un iztušēt. Tad jūs uzklājāt pat taisno no tūbiņas tās un tušēt ar pufīgu otiņu. Es vienkārši uzklāšu ar tādu pufīgu otiņu. Nu, vai jūs redzat, vienkārši fantastisks starojums, tāds ļoti maigs tāds, bet kā vajag, kā līgavām pienākas. Es lieku uz kustīgā plakstiņā, kaut kur uz acis pusītes, mazliet vairāk. Un tād mazliet ietušēju tajā mūsu acis rāmītī. Kā arī šajā make-upā es likšu arī šajā daļā, kaktiņā. Iekšējā. Tad atveram un skatāmies uz augšu un klājam pa apakšu. Paņemšu šim gan mazliet citu otu. Man ir tāda Zojevas ota, brow liner. Tas ir uzacīm. Bet man vajag galvenais plakanotiņu. Skatāmies uz augšu, lai vienkārši normāli uzklāt varētu. Es nezinu, vai jūs pat taisnojums sanāks no tūbiņa šitā uzklāt. Var arī to pašu albas otiņu plakano paņemt, bet reāli jebkura plakanā ota der. Un tad es mazliet pietušēšu. Nu jau tāda slapja forša actiņa. Man ļoti patīk šīs krēmveida acu ēnas un tiešām Lux Visage vajadzētu mani sponsorēt, uzrakstiet viņam, ja? Tālāk es izmantošu tādu High Performance Eyeshadow Art Deco. 33. numuriņš, viņš ir tāds ļoti silts brūnais tonis, bet riktīgi smukais. Viņš nav par oranžu, viņš tāds vēsais, siltais brūnais. Kā vajag, pa vidu. Tad taisam ciet actiņu. Un es pat taisno iekrāsoju otru pusīti, jo viņš ir mazliet tumšāks par Lux Visage, bet viņam ir tas starojums tāds, ļoti smuks. Īpaši, ja es skatījos veikalā, oh my god, kā viņš smuki staro.
Viņiem ir arī gaišāks tonis. Es arī domāju, varbūt nopirkt luksvizāžu vietā, bet, kad uzklāju uz rokas, viņš tā nespīdēja kā luksvizāžu. Un tad es tādu, nu labi, nepirkšu tad. Tātad es viņu uzklāju uz ārējo acis, nu, šādu trīsstūrīti. Mazlietiņ tālāk iešu, mazlietiņ pāri centram. Jo pēc idejas es gribu, lai gaišākais tonis ir tieši šajā daļā, ja? Pārējā actiņā mazlietiņ tumšāks. Un tad es arī iekrāsošu šeit. Šis make-ups man atgādina šampanieti. Es nezinu, viņš tāds dzirkstošs ir vai jops. Visas krēmveida acu ēnas, vispār tekstūras, arī ādā. Mēs, kad atgriezīsimies pie ādas, es pie tā pieskaršos, bet krēmveida tekstūras visas vajadzētu fiksēt ar sausajām. Jo tā, protams, viņi jums saka, ka mūsu acu ēnas nevajag fiksēt, viņas ir ūdensnoturīgas un tā tālāk. Jā, starp citu, šīs acu ēnas arī ir ūdensnoturīgas, bet manam mieram es tomēr jums iesaku ar līdzīga toņa acu ēnām sausajām arī nodublēt visu, ko jūs tikko izdarījāt. Tā kā mēs izmantojām spīdīgās acuēnas, es viņas dublēšu spīdīgās ar pirkstiņu, jo tas ir labākais veids, kā uzklāt šimerīgās acuēnas. Un izmantošu šādu paleti, Natasha Denona. Ļoti laba paleti, ikdienai arī iesaku nopirkt. Nav obligāti, jūs varat izmantot jebkuras savas ēnas. Šodien es izmantošu šīs divas un šo. Ja? Šīs divas man būs gaišākajā daļā, un šī būs ārējā acis kaktiņā. Šobrīd paņemšu šīnu pirmo spīdums, tas man ir favorīts, un acīm redzami man viņu būs jāpērk vēlreiz atsevišķi no manas paletītes. Un šo es klāju tur, kur mēs klājām gaišās ēnas. Visur cenšos nodublēt, nekautrējamies, reāli labi dublējat, lai nekādās mums grumbiņās nekur nekas nesaskrien. Tad es mazliet pielieku Muse, kas arī ir vēl starojošāks, un mēs kā iestrādājam tajā actiņā to spīdumu. Skaisti arī izskatās kaut kāds rozīgs spīdums, to arī var darīt. Tad es paņemšu Ella, viņš tāds brūns arī. Tikai mazliet intensīvāks par Art Deco krēmveida to ēnu. Un nodublēju ar pirkstiņu. Pārējiem mazliet pāri pusītei. Acu pusītei. Lai mums ir vienādi. Ļoti skaisti, gaisīgi. Tagad, ja jūs jūtat, ka jums tomēr kaut kur ir kaut kādas līnijas, vienkārši paņemat... Nu, kaut kur es jūtu, ka man gribās vairāk iztušēt tajā acis krokā tās ēnas, un tāpēc es izēju ar pufīgu tīrotiņu. Paņemu, šis ir Bailey no AliExpress otiņa. Es to pašu izdaru, nodublēju ēnas arī apakšā. Skatāmies uz augšu. Neiesaku baigi tumšās ēnas likt apakšā, jo, ja jūs raudāsiet, nu nekad nav 100% garantija, ka tas ēnas nepilēs vai neaizies kaut kur. Tāpēc labāk gaisīgi kaut ko ja viņš izplūdīs, tad jums to pat nepamanīs līdz galam. Kad mēs esam nodublējuši, es vēl mazlietiņu paņemšu šīs ēnas. Un man patīk sataisīt tādu kā mazlietiņu, Japānā baigi patīk tas efekts, ka ir mazlietiņu tādi kā zemats maisiņi, bet viņi ir tādi piemīlīgi. Es nezinu, man pēdējā laikā patīk. Es vienkārši sataisīšu mazlietiņu, ja es esmu uzklājusi šeit ēnas, mazlietiņu zemāk, es uzklāšu to neitrālo toni. Amanda, tu vari miršķināt. Man biedē, ka tu nemiršķini. Jums ir ļoti apaļāts, neiesaku to darīt. Taisīt tos, jo tas padara mazliet viņa apaļāku. Nākamajiem soļiem pāris mēs izmantosim Vivienne Sabo Kajal zīmuļus, numur 6 un numur 2, brūno un bēšo. Ar brūno mēs taisīsim tādu modificētu laineri, tādu vieglāku laineri.
Un ar šo bēršo mēs iezīmēsim gļotādu, atsgļotādu uz augšu. Man patīk ar gaišāku līgavām ieklāt, tāpēc, ka tomēr tas padara to skatienu gaisīgāku, vieglāku. Bet man arī ir līgavas, kurām patīk tumšs zīmulis gļotādā, un tas ir arī normāli. Tagad es ņemšu mūsu brūno zīmulīti 02. Viņi ir ļoti maigi, ļoti mīksti, un tāpēc viņus ir viegli iztušēt. Mēs vienkārši ejam gar skropstu līniju, maksimāli tuvu, līdz pašam kaktiņam. Tagad es ņemu uz pīķes otru, 11. un tušēju uz augšu, lai tas zīmulis ieietu mūsu ēnās. Neiesaku baigi vilkt, jo kajāls tomēr viņš var arī piefiksēties, un vēlāk jūs nevarēsiet viņu normāli iztušēt. Atprāts? Un mazliet biezāku var uz acis galiņu, to līniju. Mazliet intensīvāku, ja? Un tušējam. Galvenais, lai mums nav asu līniju. Atveram? Skatāmies uz šo līniju, apakšējā plakstiņa līniju, ja? Un vienkārši mēģinam ar zīmuli paturpināt to līniju. Tagad, tā kā šie zīmuļi ļoti mīksti, viņus ir vēlams arī piefiksēt ar sausajām ēnām. Jo savādāk viņš var plūst. Es ņemšu šo pašu paletīti un šo brūno. Tā pati otra, ar kuru mēs tušējām. Tas padarīs to tonīti intensīvāku un noturīgāku visu. Jauki! Paņēmu mazlietiņu nārs vanila un sakārtošu, mazlietiņu izgaismošu apakšu. Paņemšu vēl gaišāku konsileri vai arī to pašu nārs vanila un notīrīšu te mazlietiņu to astīti. Es vienkārši, mums ir tāda diezgan iztušēta tā strielička, ja? Un lai viņu padarītu tādu intensīvāku, es vienkārši izgaismošu te pie acis kaktiņa. Un tas padara to darbu visu tīrāku, izteiksmīgāku un tādu gaisīgāku. Kad te ir mazliet izgaismots, skatāmies taisni. Yes, perfekti. Tagad mēs vēl ķersimies klāt pie uzacīm. Man ļoti patīk. Šobrīd neesmu vēl neko citu atradusi. NYX Lift and Snatch. Uzacu tādi kā flomīši. Un visbiežāk izmantotais man ir Ash Brown. Man patīk līgaviņām ļoti dabiskas uzacis. Es parasti cenšos nepārslogot viņas, nepadarīt kā pašu svarīgāko sejā. Es ar viņu papildinu tikai tās daļas, kurās trūkst matiņu reāli. Un baigi neko neizdomāju. Bet ar šo flomasteru gan ir jāpiešaujas, ja jums ir savi mīļākie produkti, iesaku pieturēties pie viņiem kāzu dienā. Starp citu, šodien Amandai ir pieaudzētās skropstas. Ja jūs plānojat krāsot pašas sevi, noteikti iesaku tomēr pieaudzēt uz kāzām, bet nevis tieši uz kāzām, bet izmēģināt vienu reizi tur pirmajam mēnesi pirms un tad pirms kāzām, jo var būt alerģijas un nevajadzētu pirmo reizi dzīvē likt pieaudzētās skropstas uz savu kāzu dienu. Tā ir slikta doma, bet noteikti tas ir labs variants. Neiesaku ņemt, ja jūs līmēsiet skropstas, neiesaku ņemt tās garās, kuras ir vienā lentā, jo jūs jutīsiet viņas, tas būs diskomforts. Līmēt pušķīšus arī ir diezgan sarežģīti un, piemēram, lai tas izskatās labi, nevis kā, nezinu, akordeons kaut kāds. Tas prasa kaut kādu arī roku veiklību. Ja jūs to iepriekš esat darījušas, lūdzu. Man visvairāk patīk tādas skropstas, kuras ir tikai daļa no lentveida tās skropstas. Es domāju, ka tas ir ideālākais variants, jo es patīk, kad man ir kaut kāds pasākums,
līmēju tieši viņas. Izmantoju duo caurspīdīgo līmi, jo ar krāsu melno nepārāk patīk izmantot, jo var sataisīt kaut kur, jūs pieskaraties ne tur un viss jums ir melns punkts. Tāpēc es iesaku izmantot tomēr caurspīdīgo līmi. Bet tā kā Amandai šodien ir smuki pieaudzētas skropstiņas, es neko nedrīkšu. Haha. Iesaku jums arī tā darīt. Un tagad paveiksim mūsu deguna kontūru. Man trūks tikai šobrīd pa centru taisnas līnijas. Pagriezies uz mani. Līnija ir jābūt super plānai, jo plānāka līnija, jo šaurāks deguns. Un iztušējam. Es tā kā tušēju ar sponžiku, tā līnija paliek mazliet platāka. Tāpēc es paņemšu vēlreiz manu otiņu ar kontūringu. Mazliet nodublēju. Un tagad ir laiks pūderim. Jūs noteikti varat izmantot to pūderi, kas jums ir pieejams. Es izmantošu Givenchy. Viņš tāds rozīgs ir. Viņš ļoti smuki izgaismo tieši centru. Bet jebkurš pūderis, kas jums patīk, ja viņš ir tādu rozīgu nokrāsu, tad ir vispār ideāli. Es ņemos tādu pufiku, bet jūs izmantojat to, kas ir jau pieejams pūderī. Parasti viņi jau ir ar pufikiem. Un es tādiem tapinošām kustībiņām piefiksēju mūsu gaišākās daļas. Zematzonu. Ļoti jācenšas tiešām uzklāt to pūderīti visur, jo pūderis ir tas, kas padara, viens no soļiem, kas padara to make-upu noturīgu. Sataisu arī gar šeit, kur es taisīju tādu izteiktāku līniju, tur es arī nodublēju ar to gaišāko pūderi. Un otrajā pusē. Centru. Visur, kur ir T-zona, īsāk sakot, tur es pievēršu lielāku uzmanību tieši ar to izgaismojošo pūderi. Un tad ar pārpalikumiem es mazliet izēju arī pa perifēriju. Parasti es izmantotu priekš klientēm 4 dažādus pūderus, bet sev tas ir realistiski viens. Tad es paņemu to iepriekš izmantoto pufīgo otiņu un notriecu to, kas ir liekas. Es izmantošu Anastasia Beverly Hills paletīti un nodublēšu kontūru. Pēc idejas var jau nākamos soļus netaisīt, nedublēt, bet tie soļi vienkārši papildina to make-upu, padara viņu izteiksmīgāku un vēl noturīgāku. Pīti tam, ka mēs uzlikām jau pūderi uz visu seju, nekaitēs vēl mazliet pielikt kontūru. Un es izmantošu augšējo. Un vieglām, maigām kustībām es vienkārši nodublēju tur, kur jau biju uzklājusi kontūru. Krēmveida kontūru. Un tagad vienkārši pastiprinu viņu. Man jebkuru vaigu sākumu, kas jums ir, man būs MAC. Un arī es nodublēšu, jo man šķiet, ka mūsu krēmveida vaigu sārkums jau kaut kur mazliet ir pazudis. Viņš ir, bet gribās mazliet vairāk, arī mazliet nodublēju. Highlighteri šodien izmantosim PSZ. Šis ir minerāla highlighter. Nav toņa, bet jā, PSZ mājaslapā pieejams. Izmantošu spīķes otiņu. Tādu. Šī ir 9. Iestrādāšu. Krieviem ir vārds šlifovats. Tas iestrādājos ādā. Mazliet šeit. Un man ļoti patīk pievienot spīdumu arī acis iekšējā kaktiņā ar highlighteri. Tas rada tādu kā slapjuma efektu un man ļoti patīk. Man liekas ļoti eleganti un skaisti. Starojoši mazliet kaktiņā. Cilvēki palika pēdējā daļa, un tās ir lūpas, kuras arī ļoti svarīgas. Es izmantošu mahogani un new truffle.
Nude Truffles manai gaumē šobrīd ir mazlietiņ par oranžu, bet es viņu atjaukšu mazliet ar to mahogoni. Šobrīd tendences uz lūpām ir, ka centrā mēs taisījām biezākas, un uz sānu mēs viņas netaisam biezākas, taisam pa kontūrai. Bet lūpu kontūru jūs taisat uz saviem ieskatiem. Kā jūs jūtaties pārliecināta, labi. Ja? Ir daudzas līgavas, kuras lieto vienkārši lūpu balzāmu kāzu dienā. Tā arī dara. Bet man patīk, kad ir viss sataisīts. Mazlietiņ atļaujos sev iziet ārpus lūpu kontūras normas. Savienoju šito kaktiņa līniju ar augšu. Mazlietiņ iekrāsoju arī ieeju pašā lūpā. Tad apakšu. Un mazlietiņ nodublēšu ar šo otru. Un es mazliet iztušēšu. Jūs varat izmantot jebkādu otu vai pirkstiņus. Kā arī es paņemšu mazlietiņ varbūt plakano otiņu, ko mēs izmantojam iepriekš, iemērcēšu mazlietiņu tonālijā un sataisīšu izteiktākas kontūras. No noturīgajām lūpu krāsām, kuras ir budžeta, es noteikti iesaku L'Oreal. Un šis ir mans mīļākais tonis, 105. Ja viņš ir jums par tumšu, varat piejaukt klāt konsīleri, bet viņš ir tāds smuks ņūts, un viņš stāv kā, nezinu, akmenī kalts. Es paņemu kādu plakanu otiņu, bet jūs varat loģiski pat taisno uz lūpām likt. Tomēr, ja gribās kaut kā izgaismot mazliet, var mazliet tonālā vai konsīlera pa virsu uzlikt. Neiesaku likt nekādas tur lūpu balzāmus, lūpu eļas, jo tas viss tādas tekstūras, viņas padarīs to lūpu krāsu mazāk noturīgu meitenes. Tāpēc es zinu, ka gribās tur, lai varbūt spīd kaut kas vai kaut ko, bet tomēr tas nebūs labi noturības ziņā. Un tagad pēdējais punkts, fiksators. Atkal izmantošu šo. Bet reāli riktīgi aizlēm. Nu tā, mūsu līgava ir gatava. Es ceru, ka jūs arī esat gatavas un nenobīsieties mēģināt. Noteikti visi produkti, kurus es šodien izmantoju, es lieku galvu kīlā par viņiem, ja? Viņi ir labi strādājošie, un es novēlu jums perfektas kāzas, novēlu to, lai šī lekcija jūs ieinteresētu grima pasaulē, un jūs sāktu eksperimentēt vairāk, un lai jums vispār forša diena, paldies, ka bijāt ar mums!